Uldis Āboliņš, Roisbrants, LNT. Cenas septembrī salīdzinot ar pagājušo septembri augušas par 1%, lai gan Krievijas embargo dēļ strauji samazinājušās cenas pienam un gaļai, kopumā preces gada laikā kļuvušas par 0,2% dārgākas. Tikmēr pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 3,4%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Savukārt mēneša laikā fiksētais cenu pieaugums ir 0,5%. Cenu kāpums patēriņu precēm pārsteidzis banku ekspertus, kamēr Eiropas Savienībā lielākoties viss kļūst lētāks, Latvijā cenas, lai arī zemes, uzrāda straujāko kāpumu pēdējā pusotra gada laikā. Lielāko ietekmi uz inflāciju septembrī ir atstājis kāpums tabakas izstrādājumiem, apaviem un arī mājokļu uzturēšanās izdevumiem. Savukārt, kā jau to varēja paredzēt, septembrī mums ir samazinājušās cenas piena produktiem, mazliet arī gaļai, savukārt dārzeņi kļuvuši dārgāki. Es domāju, ka nākamajos mēnešos tādas būtiskas svārstības inflācijas rādītājos mēs neredzēsim. Inflācija būs joprojām zema. Pašvaldības Saeimā spiestas taisnoties par saviem tēriņiem. Ierasties